Šajā video es tev vēlos parādīt, kāds izskatās Essence saits un kur ko meklēt, kā tajā ielogoties. Tātad, kas mums ir nepieciešams? Viss ir atkarīgs no valsts, kurā tu atrodies. Tā kā es atrodos Anglijā, tātad es rakstu essence.co.uk. Un man izmet lūk šādu te lapu. Tas ir uz datora. Nākošajā video es noteikti uztaisīšu tādu pat video ar apskatu, kur ko meklēt caur telefonu. Tātad, šeit labajā stūrītī mums ir login, ielogoties, jā, mēs spiežam uz tās pogas. Un ievedam savu ID numuru pie reģistrēšanās, kad mēs reģistrējāmies. Mums no kompānijas atnāk katram vēstule, kur ir atrodams ID numurs un parole. Un nākošo tātad mēs rakstam arī parolīti. Parolīte parasti ir 4 cipari, un tā to nevar izmainīt. Tā ir automātiski tiek iedota. Lūkojamies iekšā. Tātad, lūk, šāda te izskatās mums mājaslapa. Nu ko, tātad skatīsimies no kreisās puses. Kreisajā pusē mums ir e-shop, tas ir e-veikals. Ja, uzspiežot uz tā, mums atverās šeit pat kreisajā pusē visas kategorijas, kādas vien tik mums ir. Ja. Labajā pusē mēs varam redzēt produktus. Nu, kā piemēram, uzlikšu, gribu kaut ko pastīties, kas ir sievietēm. Uzspiežu priekš sievietēm. Ja, un šeit arī atverās visi produktiņi, kuri ir domāti tieši sievietēm. Ilgi neaizkavēšos pie katras pozīcijas, tev būs laiciņš, aiziesi un apskatīsies. Ja? Tātad šeit visu uzmanīgi var izskatīties. Šeit arī ir printētie materiāli, šeit ir reklāmas materiāli, ja, tādi kā maisiņi, dāvanu maisiņi un somas un pildspalvas un tādas lietas, ja, kuras mēs dāvinam saviem arī klientiem. Tālāk, nākošais promotion akcijas, jā, var uzspiest šeit un apskatīties, kādas tad mums ir dažādākas akcijas. Šeit ir, piemēram, smaržas 5+1, jā, 9+2 un 12+3. Alvejas sprejiem mums ir akcijas, jā, šeit uz bultiņām paspiežot var paskatīties vēl citiem produktiem, kādas tad ir akcijas. Respektīvi, spiežam virsū kādam izvēlētajam, jā, un paskatāmies. Šeit arī skaisti ir parādīts, izrēķināts, cik tu vari ietaupīt un cik tu vari nopelnīt, pārdodot šos te produktus. Tālāk, nākošais mans office, redziet, cik te daudz ir visādu lietiņu, mans profils, adresītas saglabātās, messengers komisijas, pieteikšanās komisijai, mans koks tas ir tad, kad ir jau struktūra, ja, kad veidojas komanda, var redzēt visus, kas ir tavā komandā, cilvēciņus var apstīties, kuram ir nepieciešama palīdzība. Tad ir draugu dzimšanas dienas, jaunākie reģistrētie partneri, mani pasūtījumi, ja, un tā tālāk, un tā uz priekšu šeit visu var skaisti izskatīt. Nākošais produkti, šeit arī par produktiem var paskatīties informāciju, ja, piemēram, uzspiedīsim home farmāciju, mājas aptieciņa, ja, un šeit ir parādīti šie te mājas aptieciņas produkti pastāstīti. Nākošais ziņas. Ziņās mums ir lūk šāda te sadaļa, atkal uz katras uzspiežot var apskatīties. Travel, tas ir ceļojumi, support, šeit arī ir parādīts, piemēram, saraksts ar nepieejamajiem produktiem, kuri ir izpirkti, ja, kuri patreiz nav pieejami. Tālāk vēl ir lieliska opcija palasīt vairāk par produktiem, biežāk uzdotos jautājumus, ja, šis te ar 3 burtiņiem FAQ, un šeit par katru atkal produktu var palasīt. Nu, paņemsim, piemēram, kolostrum. Ko tad uzdod visbiežāk par kolostrumu? Ja? Uzspiežot uz bultiņas labajā pusītē, mēs varam izlasīt atbildi. Ja? Un tā par katru produktu var šādi te palasīt. Ļoti daudz informācijas tur arī var iegūt. Tālāk ir download, tur varam mēs ielādēt sev katalogus, cenu listi, marketinga plānu, ja? Kas mums te vēl ir? TV News, Essence kompānijai ir savas Essence ziņas, kuras tiek izlaistas katru mēnesi, ja, kur var apskatīt jaunumus. Un par Essence, par top līderiem, ja, var apskatīties top līderus, galeriju, bilžu galeriju var apskatīties, par kompāniju palasīt, ja, un ar mūsu zinātnisko sastāvu, kurš arī izstrādā lūk mūsu produktus, mūsu uzturbagātinātājumus. Nākošajos video tad arī pastāstīšu tālāk, sīkāk jau, kā taisīt pasūtījumus, kur ko atrast, kur ko redzēt. Šis bija tikai vispārīgais tāds mājaslapas apskats, ja, un šeit ir arī grozs labajā pusītē, var redzēt, kad mēs liekam pasūtījumus, tur grozā viss saliekas, uzspiežot virsū, tad arī var redzēt, kas jums ir grozā salikts. Ja? Šeit arī uz šiem te redziet bildītājs mainās, te ir bultiņas pa labi, pa kreisi, ja? Var uzspiežot virsū arī informāciju palasīt, kas tad tas ir, kam viņš ir domāts, ļoti daudz visādu interesantu lietu. Vēl ko nepateicu, labajā stūrītī pašā augšā, redziet, ir karodziņš, man ir angļu valodā, mēs varam atrast mūsu valodā nepieciešamo, piemēram, vajag latviešu valodā, lūdzu uzspiežam latviešu, un informācija mums parādīsies latviešu valodā. Vēl, diemžēl, viss nav iztulkots. Bet ļoti liela daļa jau mums ir latviešu valodā pieejama, ja, ko var lieliski izmantot, tad, ja jūs nezināt krievu vai angļu valodu. Es lieku angļu valodā, jo man vienkārši tā ir ērtāk.